turpināsim iepazīt programmēšanas valodu Scratch, kas ir radīta ASV Massachusetts Tehnoloģiskajā institūtā un domāta pirmajiem soļiem programmēšanā, tātad skolēņiem galvenokārt. Izveidosim programmiņu ar vienu no skaistākajām Scratch iespējām, tas ir skaņas detektēšanu. Skaņas sensors mums būs mikrofons. Tam der vai no datorā iebūvētais vai ārēji skaņas kartei pieslēgts. Un liksim gariņam lidināties atkarībā no skaņas notikuma un tā skaļuma. Kaķītis nebūtu piemērots lidināties, izvēlēsimies kaut ko citu, teiksim, taurenīti. Un veidosim programmiņu. Sākumā notikums, lai ir nospiests zaļais karodziņš kā parasti. Kārtības labad ieviesīsim sākuma stāvokli, lai gariņš aiziet uz kādu koordināti, iet uz X, Y. Jā, kādu tad? Ja mēs te redzam, te labajā stūrī rāda kursora koordināti, un viņas ir pēc moduļa 240 vai 180, nullei centrā. Ja mēs gribam to gariņu nolikt šeit stūrī kaut kur sākumā, tad mēs redzam, ka tas būs kaut kur, lūk, tā piemēram, mīnus 175 gariņa centram un mīnus 135 var būt. Tāda tā vietiņa, labi, lai ir. Un tagad veidosim programmu, kas visu laiku atkārtojās. Tātad tiek detektēts viens skaņas signāls, notikums, veikta kustība un tiek gaidīts nākamais. Tātad notiek cikls, signāla gadījumā kaut kas tiek izpildīts un gaidām nākamo. Liksim ciklu, kas tātad nepārtraukti pildās, un viņš ir bez nosacījuma, nav teikts pēc cik reizēm jābeidz, tātad programma var darboties ilgi, bet nav jāuztraucās, ka tā ciklos mūžīgi mūžos, jo mums ir sarkanā podziņa, ar kuru programmu varēs apturēt, tāpat kā zaļo karodziņu var palaist. Iekšā ieliksim nosacījumu if, then, ja skaļums ir liels. Sadalīsim ideju divās daļās. Ko darīt, ja skaļums ir mazs, un ko darīt, ja skaļums ir liels. Skaļums, novērošana. Sensoru lietas šajā te novērošana bloku rindā. Ja mēs ieklikšķināsim šeit pie skaļums, tad mēs te augšā redzam skaļuma skaitļus. Man viņi mainās kaut kur no 20 līdz 100 nosacītām vienībām. Kaut kādu 11 fonu iedod procesora ventilators. Mikrofons laikam ļoti jūtīgā režīmā. Labi, ja skaļums ir lielāks, salīdzināšanas operators, viņš ir tāds 6 stūra veida. Ieliksim to atbilstoši tai vietā, viņš ir domāts lielāks par 80. Skaļums lielāks par 80. Šī ir viena no retajām programmiņām, kur vispār tā vienkārši var darboties ar mikrofonu, video, kameru un turklāt, kur tas ir tik vienkārši. Ja skaļums ir lielāks par 80 nosacītajām vienībām. Tād, ko mēs tad liksim? Liksim X asī pa 10 punkti un Y asī pa Y asī pa 10 punktiem pārvietoties gariņam. Kas mums ir sanācis? Vai skaļums ir lielāks par 80? Es neesmu, nospiedās, uzlidoja gariņš. Pirmo reizi nebija nospiedies, stop.
Vēlreiz. U. M. Nu, vairs nav. Aizlidoja. Tā tad vajadzētu, tā ir 10 punkti pa labi 10 uz augšu, kamēr es te izdodu skaņas signālus, viņš paceļās, pāri ekrānam aizlido un viss. Pamainīsim šo situāciju. Kad varbūt viņš, ja tas, grūti teikt, kā pa gariņu šādu sacīt, kad te notiek kaut kāda nejaušība. Random operators mums ir pazīstams no Excel vai OpenOffice rēķina tabulām, un es teikšu, ka, te ieviesīsim nejaušību. Es paņemšu darbību laukumu mazāku, un nejaušība būs atkarīga no skaņas vērtības. Tātad, ja, lūk, šis te no līdz, skaļums mainās līdz 100 no nulles, bet x koordināti mēs varētu mainīt no -200 līdz +200, tad man vajag reizināšanas operatoru šeit ievilkt. Reizināt ar -2, un es ievilkšu tur skaļumu, lūk šādi, un reizināsim ar +2. Šeit jāskatās uzmanīgi, kur iekarāsojās balts. Nē, šādi, jā, man tagad sanāca. Tātad x no -2 reiz 100 maksimums, tātad no -200 līdz +200, un ja es te paņemšu dublēt, es mazliet ietaupīšu laiku. Kas man ir sanācis? Padarbināsim. Programmiņai gandrīz gatava. Viņš samērā labi haotiski lido. Jā, samērā labi lido šajā te diapazonā. Tā tad, bet īstenībā jau pa Y-asi mēs viņu šeit -2 metam ārā no darbība laukuma, tur varbūt nevis līdz -200 līdz -180, ja? Vispār darīsim tā, kā šiem te lielajiem skaļumiem viņš lido tā kā vairāk pa ekrāna augšu. Tā tad no, teiksim, 0.1 līdz 1.3, un pie maziem skaļumiem lido pa ekrāna apakšu. Lai man nav otrais šitas viss jātaisa, es to varu nokopēt, bet es šoreiz gribu pamēģināt dublēt, nespiedīšu, es gribu pamēģināt savādāk. Mainīt x pa, vai kas notiek, ja ieliks mainīt uz. Tāpēc es paņemšu, es uztaisīšu pa jaunu if, tā tad if skaļums ir robežās no 20 līdz 80, tā tad ir lielāks par 20 un mazāks par 80 nosacītām vienībām, ko es ņemos ap 20, 80, no laikam zemapziņā ir 20, 80 ekonomikas likums. Tā tad lielāks skaļums ir tas, kas lielāks par 20 un mazāks par 80. Tā, balts, tas pareizais laukumiņš. Tātad, ja skaļums ir lielāks par 20 un mazāks par 80, tad darīsim ar koordinātēm tā, kad pamēģināsim, te bija mainīt x pa tik un tik punktiem. Es tagad paņemšu mainīt x uz,
un mainīt Y uz. Tīri eksperimenta pēc, paskatoties, kas notiek. Savukārt šos te noteikumus es gan ietaupīšu laiku dublējot. Jā, un šo arī dublējot. Tikai, jā, tagad es gribēju, tad pa X tas jau ok, pa Y kases viņš gribētu, lai viņš lido pa apakšu, tātad -1.3 līdz plus 0.2, teiksim, tā izvēlēsimies to situāciju. Nu, es redzu, kā viņš strādā, lidinās pa ekrānu, šķiet, ka tas ir viens no variantiem, kā mēs varētu darbināt šo programmiņu. Tātad stop, sākam. Jā. Īstenībā es redzu, ka tas sākums 20 tomēr ir paliels, jo fons jau arī. Viņš nenostājas sākuma stāvoklī. Stop. Ja es plaukšķinu, tā tad ir pa augšu, un ja es runāju klusām, tad tā kā pa apakšu. Nu jauki. Stop. Kaut kas ir sanācis. Es saglabāšu kā Taurenītis programmiņa man būs 1C šī versija, jo viss rodās mēģinājumos. Ar to pašu vingrinājums ir gatavs. Es varu šāretu website augšu pielādēt. Jā, es viņu varētu nosaukt, pat cik tas ir starptautiski, Butterfly versija 1.1 with mikrofone. Jā, un ievadīt savu lietotāju vārdu un paroli. Un programmiņa šobrīd augšu pielādējas Scratch tīmekļa vietnē. Your project ir veiksmīgi ielādēts. Ok. Es tūlīt paskatīšos, kas man ir sanācis. Jā, tikko parādījās šeit Butterfly with mikrofonu projekts. Es viņu varu tagad jau darbināt internetu pārlūku programmā. To es daru tādēļ, lai pievērstu uzmanību tam, ka darbinot pārlūku programmā parādās šis te Adobe Flash Player brīdinājums, ka lietos internetu programma mikrofonu. Hello es nospiežu, un tad jau es varu droši ņemt pa visu ekrānu, palaist programmiņu, un mans Taurenītis lidinās. Paldies par uzmanību, mēģiniet modificēt, uzlabot, vai vēl kā citādi labāk izdarīt. Šo stāstījumu jums stāstīja docents Imants Gorbāns. Uz tikšanos nākotnē.